ja vēl pēc 15 gadiem es varēšu teikt, ka ir izdevies sasniegt to, ka pateicoties Latvijas valsts mežiem cilvēki vēlās dzīvot tur, kur viņi šodien dzīvo, tad es domāju, ka nākamie 15 gadi būs pavadīti grandiozi. Apmēram 70% mūsu planētas virsmas klāj ūdens. Piekdaļa sauszemes ir tuksnesis. Dienās šeit valda neiedomājams vēlme. Naktīs gaiss atdziest līdz stindzinošam augstumam. Cik tālu vien sniedzas skats, ir tikai smiltis, smiltis, smiltis. Kad karstajā saules svilmē sāk virmot pat gaiss, tuksnesī parādās brīnums. Zaļa un ūdens bagāta oāze. Zaļais laukums notrīs un pazūd smilšu jūrā. Un tuksnesis atkal liek saprast, cik milzīga bagātība ir mežs. Kopš senvēstures laikiem katrs kvadrātmetrs, kurā aug mežs, ir nesis labumu Latvijai un cilvēkiem, kuri šeit dzīvo. Mēs galu galā esam Baltā, un tas nozīmē mežu tauta. Meža līšana mums deva pamatu lauksaimniecībai, meža koki mums deva pamatu mājokļiem un siltumam tajā, un vēl no koka mēs sākām darināt savus pirmos instrumentus. 19. un 20. gadsimta mijā meži klāja vairs tikai 10 līdz 30% Latvijas teritorijas, un tomēr tieši šajā mežu izciršanas laikā attīstījās izpratne arī par mežu apsaimniekošanas principiem un par mežu kopšanu. Tai laikā attīstās kokmateriālu eksports. Rīgas un Ventspils ostas, cariskā Krievijā, bija svarīgākās kokostas. 19. gadsimta otrajā pusē daudzi progresīvie mužnieki saprata, ka atsevišķos gadījumos mežs var dot lielāku ekonomisko labumu nekā lauksaimnieciskā ražošana. Pirmais pasaules karš bija tā svira, kura ļāva latviešiem izveidot savu nacionālo valsti. Viena no lielākajām jaunās valsts vērtībām bija meži. No Latvijas Republikas proklamēšanas dienas bija pagājuši tikai 3 mēneši, kad 1919. gada 19. februārī nodibināja Mežu departamentu. Kārļa Ulmaņa valdīšanas laika sākumā meži klāja vien 26,8% Latvijas teritorijas, tomēr arī tolaik koksne bija valsts ekonomikas stabilitātes garants. Paldies, dāmas un kungi! Bet tā īstā dzīvošana ir taisim tā, ka viņi apsolījuši tagad iestādīt 2,5 miljonu bērnu 10 dienu laikā. Un tad tā taisīsim, lai visi 2,5 miljonu aug. Un šis apakšā priekš. Mežu skopa, apsaimniekoja un kara gados izcirsto platību vietā stādīja jaunas. 1928. gadā Varakļānu mežziņas purvītis sarīkoja sabiedrisko ēku apstādīšanas tauku, un šai tradīcijai ļoti ātri radās sekotāji.
Jau 30. gada pavasarī meža dienas skanēja visā Latvijā. Pirmajās meža dienās piedalījās 30,000 dalībnieku, bet 30. gadu beigās to skaits bija pieaudzis jau līdz 256,000. Ikgadējie ciršanas apjomi Pirmās republikas laikā bija 6 miljoni kubikmetru gadā. Izņemot 30. gadu krīzi, kad, lai celtu Latvijas ekonomiku, izstrādes apjoms palielināja uz 9–10 miljoni kubikmetru. Pēc Otrā pasaules kara dzīve visā Padomju Savienībā, un tas nozīmē arī Latvijā, sāk ritēt pēc 5-gadas ritma. Tas skāra arī mežsaimniecības nozari. – 1957. gada jūlijā izveidoja Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministriju, kā arī jaunus uzņēmumus Mežrūpniecības saimniecības. Šai ministrijai vēlākos gados bija liela loma Latvijas zaļā zelta saglabāšanā. Latvijā meža ministrija bija vienīgā, kurā oficiālā valsts valoda bija latviešu valoda, kur visi dokumenti tika rakstīti latviski, un kur par Latviju domāja ne kā par Padomju Savienību, bet domāja kā par reālu, teritoriālu, nacionālu vienību. Un tolaik meža ministrs Vītols ļoti rūpējās par to, lai Latvijas meži būtu bagāti, lai krāja augtu un lai meži aizņemtu aizvien lielākas platības. Latvijas Mežsaimniecības problēmu institūta zinātnieku pētījumi bija zināmi visā Padomju Savienībā. Pagājušā gadsimta 70. gadu otrajā pusē institūtu reorganizēja par Zinātnes un ražošanas apvienību Silava. Silavā likti pamati arī priežu selekcijai Latvijā. Mūsu mežsaimnieku lepnums ir Rīgas priede ar savu taisno stumbru, smalkzaraino vainagu un par 20 gadiem ātrāko augšanas laiku. Priede jāaug 100 gadu, tāpēc zinātnieku darbs arī nav vienā paudze izdarāms. Tas ir jādara 3–4 paudzēs. Arī šodien Silava ir viens no vadošajiem mežzinātnes pētnieciskajiem centriem valstī. Pārmaiņu laiks pagājušā gadsimta 80. gadu beigās ienesa savas korekcijas arī mežsaimniecības nozarē. Pēc komanda ekonomikas gadiem veidojās sapratne par to, kādai vajadzētu būt mežsaimniecībai tirgus ekonomikas apstākļos. Gandrīz puse no visiem Latvijas mežiem šobrīd pieder valstī. Bet 90. gadu sākumā Latvijā valdīja agresīvs meža nozares bizness. Spēlētāji, gan ārvalstu, gan pašmāju kompānijas cīnījās par mežiem, un tāpēc Latvijai bija vajadzīgs labs tirgus spēlētājs, kas aizstāvētu valsts intereses un spētu mežu ne tikai apsaimniekot, bet arī tā resursus nosargāt. Lietošanas tiesības par valsts mežu, tas jau bija tas lielais kaujas objekts, par ko kāvās tajā brīdī gan privātie uzņēmēji, un kur šajā kaujā līdz 2000. gadu iestājās arī Latvijas valsts meža kā pastāvīga interešu grupa. Meža izmantošanas tiesību naudiskais novērtējums, viņš jau ir 100 miljonu mērāms. Ja jau reiz pašu meža vērtība tiek lēsta miljardos, tad skaidrs, ka lietošanas tiesības maksā 100 miljonu. 1999. gadā tika izveidota valsts akciju sabiedrība Latvijas valsts meži, un spēles noteikumi mainījās. Ko valsts vēlas no savu meža īpašumu? Un atkal diezgan vienkārši. Tas ir pirmkārt, šī valsts meža īpašums ir uzskatāms par valsts kapitālu, un viņa vērtība nedrīkst samazināties. Otrs, viņai būtu vēlams augt. Un trešais, kā valsts no savas īpašuma apsaimniekošanas vēlās gūt peļņu. Šādus mērķus var sasniegt, ja viņi tiek apsaimniekot kā saimnieciskā darbība. Un tas ir komerc uzņēmuma formā, kapitāla sabiedrības formā. Jo tikai kapitāla sabiedrība atbilst arī nosacījumam, kad īpašnieks vēlās gūt peļņu. Un pamat pienākums ir meža apsaimniekošanas plānošana, pēc tam kontraktoru
izvēli un piesaisti, palīdzīgu roku piesaisti un pēc tam attiecīgi darba izpildes kvalitātes kontroli. Atalgojuma, ekipējuma un iekšējo procesu caurspīdīguma ziņā ārvalstu komersantiem pretīm stājās tikpat spēcīgs Latvijas valsts komersants. Kopš pirmās dienas Latvijas valsts mežus vada Roberts Strīpnieks. Tie vārdi, ar kuriem es pats tika aicināts uzņēmumu vadīt pašos pirmsākumos, bija: tu droši vien zini, kas ir jādara, mēs te līdz galam nesaprotam, kā to vispār ir iespējams izdarīt. Tev ir 1 miljons latu, tev ir 2,5 mēneši laika, jo tas ir galā oktobra beigas. Tā kā tev ir laiks līdz 1. janvārim. 1. janvārī tev ir jāpārņem 1,5 miljonu hektāru, kas ir 25% Latvijas teritorijas apsaimniekošana. Tev ir jānodrošina koksnes plūsma, nepārtraukta koksnes plūsma industrijai, jo viņi nedrīkst ciest no mūsu pārmaiņām nevienu mirkli. Jau 1. gadā tev ir jānodrošina tātad gan koksnes pārdošana, gan arī attiecīgo daudzo miljonu latu nomaksa valsts budžetā, nodokļu un fiksētā maksājuma formā. Uz priekšu. Tajā brīdī jau nebija nekādas saimniecības. Tajā brīdī visa mūsu lielā saimniecība, tas bija viens mazs kabinets, tāds, kurā faktiski mums 5 pirmajiem darbiniekiem pat nebija vietas, kur īsti apgrozīties. Tur bija salikti tam pusotram galdam, kas bija šajā kabinetā, krēsli no visām pusēm. Un vienīgais savukārt mūsu ekipējums, kas tajā brīdī mums bija, tas bija 5 mobīlie tālruņi. Latvija vēl dzīvoja trekno gada eiforijā, bet mežu nozarē jau valdīja krīze. Kritās būvniecības apjomi, kritās pieprasījums pēc koksnes būvniecības projektos un krītoties patēriņam, kritās arī kokmateriālu cenas. Krīzes iespaidā Eiropas būvniekiem bija savu kokmateriālu pilnas noliktavas un Latvijas valsts mežiem bija steidzami jāizšķiras, kā pārvarēt draudošo katastrofu. 2008. gada nogalē palika skaidrs, ka vienīgais, ko mēs varam mēģināt darīt situācijā, kad brūk apkārt viss, kad brūk tirgi, brūk cenas, mūsu pircēji atsakās no ilgtermiņa līguma slēgšanas. Vienīgais, ko mēs varam darīt to, ko no mums neviens negaida. Ja cenas ir sliktas, tad nevis sašaurināt ražošanu, noliekot zem dubultas slodzes gan pircējs, gan piegādātājs, bet otrādi paplašināt ražošanu un mēģināt iegūt to, ko nevar iegūt ar atsevišķu kubikmetru rentabilitāti, mēģināt izmantot šobrīd, kad visiem arī ārpus Latvijas ir grūti, tad tajā brīdī ar papildus kubikmetru palīdzību mēģināt aizņemt tirgus nišas. Tas bija tas, ko ministra kabinets iedeva akceptu. 2 gadu garumā, 9. un 10. gadā palielināt koksnes ciršanas apjomus katru gadu par līdz 2 miljoniem kubikmetru. Tie nebija nākotnes apjomi, tie bija apjomi, kurus mēs paši bijām ieekonomējuši, nenocērtot iepriekšējos gados. Visu smagumu uz saviem pleciem iznesa LVM ierindas darbinieks. Tajā brīdī, kad viņš uz Ziemassvētkiem 2008. gadā uzzināja, ka nākamā gada ražošanas plāni būs reiz 2. Un nav pretī nekā, ne pretī ir cirsmas, ne pretī ir mežstrādātāji, ne pretī ir transporta kompānijas, ne pretī ir koksnes pircēji, nav pretī nekā. Un viss darbs, kas ir saplānots nākamā gada budžetam, nākamais saimnieciskās darbības gads, viss ir nobrucis, tāpēc, ka plāni ir izmainījušies par 100%. Tad tie cilvēki metās ziemā, metās uz mežu, un viņi strādāja Ziemassvētkus, viņi strādāja jauno gadu, viņi strādāja pēc tam vēl līdz nākamā gada vidum, strādāja bez brīvdienām, lai izvestu ārā Latviju no ekonomiskās krīzes. Iedomājieties, vairāk nekā 3 miljoni zaļu hektāru. Salīdzinot ar Ulmaņu laiku, tas ir apmēram 2 reizes vairāk. Un mīts, ka mežus pie mums izcērt, tā nav patiesība. Latvijas valsts meži katra nocirsta koka vietā iestāda 2. Robeža starp dabas aizsardzību un meža apsaimniekošanu ir tikai cilvēki izgudrota. Gan dabas aizsardzība, gan meža apsaimniekošana, abas divas strādā ar vienu un to pašu objektu, ar dabas objektu, ar mežu. Un katra rīcība vienlaicīgi ir gan apsaimniekošana, gan arī aizsardzība. Cirsmu plānošanā lielāko laiku aizņem dabas aizsardzības jautājumu risināšanu. Kurā vietā atstāt
koku grupu, kurā vietā atrodas kāda lapsu alu sistēma vai kurā vietā ir aplūdes klājums, kurš ir jāaizsargā attiecīgi, lai netiktu izbraukāts. Tādas lietas, izlietojot konkrēti dabas elementu aizsardzību cirsmā, aizņem to, ko mēs saucam par cirsmu plānošanu. Paskat, kāda smuidra priede. Visādā ziņā to nav stādījuši otrās neatkarības laikos. Tas ir senāku mežsaimnieku nopelns. Un tas, lai šādi te meži nesamazinātos, bet bērniem paliktu aizvien vairāk, tas ir centrālais Latvijas mežkopības uzdevums. Varenās priedes un egles sākas no pavisam sīciņas sēkliņas. Vīciem Čekurkaltē redzams, kā sēklas jaunu mežu stādīšanai ieguva vairāk kā pirms 100 gadiem. Kurš teicis, ka šodien ar senču metodēm neko vairs nevar izdarīt? Var, un kā vēl var? Tad šeit notiek tā čiekura grozīšana no šīs telpas. Katru cilindru šādi te tad mēs arī izgrozām. Sākam no augšas un uz leju un uz leju. Tas iekārtas viss ir saglabājušās no tiem laikiem. Meža dzīves cikls, jaunu koku stādīšana un piemērota mežu sēklu materiāla izveide ir vesela zinātne, un Latvijas valsts meža rūpējās, lai to iepazītu un iemīlētu arī jaunā paudze. Viļakas novada Žīguros bērniem par mežu stāsta Meža muzeja saimniece Mežzine Anna Āze. Tātad mēs dzīvojam tādā vietā, kur Latvijā arī šobrīd ir viskaistākās, garākās, dižākās egles. Šeit ir ļoti lieli veci koki, priedes, kurām ir 170 gadi, un ir egles, kurām ir 150 gadi, un ir arī eglītes, kurām ir pavisam maz gadu. Tas nozīmē, ka mežs šeit pats atjaunojās dabiski. Un Latvijā meži ir, bija un būs, jo mēs vienkārši šeit esam visi labi saimnieki. Ir pamanīts, ka šodien meža aug ātrāk nekā tas bija pirms daudziem gadu desmitiem. Tas ir skaidrs, ka notiek klimata izmaiņas, ka pamazām mēs kļūstam, klimats kļūst siltāks. Tas nozīmē, ka augšanas periods kokiem pagarinās, līdz ar to arī pieaugums palielinās. Otrs iemesls, ka cilvēka darbības rezultātā mēs vairāk izsviežam atmosfērā CO2. Un, kā mēs zinām, tad dievišķā formula slēpjas fotosintēzē. Tātad augs no CO2, saules staru ietekmē, ražo visu pārējo vasu. Bet trešais faktors, ko mēs nedrīkstam aizmirst, ir tas, ka notiek nepārtraukt meža selekcija un ka mūsdienās visi tie priežu, egļu, bērzu un visa mūsu ieaudzētā meža stádi ir selekcionēti. Selekcija ir vēl viena Latvijas valsts meža vērtība. Katrs meža stādiņš šeit ir īpašs, un katram ir veltīta sava tiesa rūpju un uzmanības. Mums ir nepārtraukt nepieciešams papildus zināšanas, un Latvijas meža zinātnes devums arī tā skaitā meža apsaimniekošanā, un pašlaik jau Latvijas valsts meža aktīvā loma, tā skaitā selekcijas programma atbalstā un tam līdzīgi. Dod arī to, ka īstenībā mums ir zināšanas gan par mežu, gan kas viņā notiek, mēs spējam analizēt, ko darīt labāk. Mums ir, es gribētu teikt, Eiropā gan drīzāk pasaulē labākās kokaudzētavas. Latvijas valsts mežu sēklas un stádi stādaudzētavās katru gadu pretim saulē tiecas vairāki 10 miljonu dažādu koku stādu. Daļa aiziet Latvijas valsts meža platību atjaunošanai, vēl daļa dodas uz Latvijas privātajiem mežiem, bet daudzi stádi ceļo uz citām valstīm. Tikai no Strenču kokaudzētavas vien šogad pasaulē devās 16 miljoni stádu. Šobrīd esam nokļuvuši Baltijas meža kokaudzētavu noteikti augšgalā un varam lepoties ar labākajiem stādiem, modernākajām tehnoloģijām. Šeit ir garā nakts. Tieši šāda noteikti nav visā Baltijā. Šeit ir arī robots, pirmais, kas ir sācis darbu pie stādu pakošanas līnijas. Mežs mums dod daudz vairāk kā tikai ekonomiskās stabilitātes garantu. Mežs ir gan nenovērtējama dabas daudzveidības bagātību krātuve, gan drošs, ekoloģiski tīrs materiāls visdažādākajām būvēm.
Nevelti pirms 100 gadu celtās guļbaļķu pirtiņas daudz viet Latvijā kalpo vēl šodien. Šī klētiņa ir visvecākā ēka sētā. Tā ir vairāk jau kā 250 gadi. Šī vecenīte ir piedzīvojusi daudz ko savā mūžā un ir no Bērziņu dzimtas dāvana Bērziņu dzimtai no vietējā muižkunga. 4 vainagi ir nomainīti, bet tikai dienvidu pusē. Vispārējā klētiņa ir saglabājusi autentiski tāda, kā viņa ir kādreiz celta. Mežs atstāja pēdas ikviena Latvijas iedzīvotāja dzīvē. Latvijas valsts meži kopumā dod darbu vairāk kā 50 000 Latvijas iedzīvotāju. Latvijas valsts mežu Latvijas budžetā ienestā nauda nozīmē algas skolotājiem un ārstiem, labāku ceļu infrastruktūru, bezmaksas izglītību un atbalstu kultūrai. Un ja mēs domājam par mūsu valsts finansiālo pamatu, zelts, nauda, vienā brīdī tā var zaudēt vērtību. Akmeņoglis, nafta, tie ir resursi, kas vienā brīdī var beigties. Bet mežs ir, tas aug, un katru gadu tā krāja paliek lielāka. Es ļoti ceru, ka mēs nākotnē kļūsim par tikpat neatņemamu Latvijas enerģētikas sektora sastāvdaļu, kādi mēs esam Latvijas kokrūpniecības sastāvdaļa. Mums ir daudz ko dot. Mums ir daudz ko kopā smelties vienam no otra, mums un enerģijas ražotājiem, daudz ko mācīties, un, manuprāt, mēs kopā darīt Latviju daudz energoefektīvāku un energoneatkarīgāku nekā tas esam šodien. Es ļoti ceru, ka mēs atradīsim veidu, kā mēs varam integrēties sadzīves, labas, veselīgas dzīves vides veidošanā, kas ir Latvijas novados, ka mēs kļūsim par novadu mugurkaulu. Ja vēl pēc 15 gadiem es varēšu teikt, ka ir izdevies sasniegt to, ka pateicoties Latvijas valsts mežiem cilvēki vēlās dzīvot tur, kur viņi šodien dzīvo, tad es domāju, ka nākamie 15 gadi būs pavadīti grandiozi.